Šodien mēs esam sazapulcējušies uz interesantu eksperimentu, kad Nūvodā pazīstami un slaveni cilvēki izmēģinos virpošanu, un mēs apsūlam, ka tas, kas sanoks, tad nākamā gadā arī šimā ceplī tiks apdedzinots. Kā pirmīs mums ir Dainis Skuteļs, vasals. Jā. Un es domāju, ka tu jau esi diezgan daudz arī redzējis, kā virpoji, un tev būs iespēja tad pašam izmēģinot ar tam pirmajām sajūtam, kā tad ir izvirpot pūdu. Es no savas puses pīpaļēdziešu, bet atkal tu vari droši sacēt, vai tas te pīpaļēdziešanai ir vajadzīga vai nav. Teiksim, lai tas darbs ir 100% ar uzsišanu un nojumšanu ar tavam rūkam, vai ar nelielu pīpaļēdziešanu. Bet, kā tu saproti, arī mazā mola pika ir diezgan pretī stāvējoša. Ik viens darbs sokas ar to, ka tev ir jāsaprot, kas tad tī būs beigos. Te būs krūzeite, te būs vāzeite, pūdeņš. Jo savas pieredzes uzreiz varu pasāt, ka lielākā daļā sanāk pārsvarā bļūdeņas. Bet nav pasāts. Tad tu saproti, kas tev sanoks. Tev ir tāls. Ir, saki, ir, ar porlīcību, ir. Tad šo te piku mēs uzsitam centrā un sokam centriešanu. Pirms tam, protams, apmiercējot ar ūdeņi, jo stosts ir tāds, ka rūkam jābūt slidanam. Ja? Tātad tikko sok bērst, apzastojamies, tādā ziņā, ka lāņiešam. Un visas kustības darām diezgan nesteidzoties. Jo, ja mēs tai pazaveramies, ja šeit katrai kusteibai ir jāpīt viņas riņķis. Citādi mums sanoks skrūve. Tas ir arī viss jūks. Tātad uzsitam mola piku. Jā, uzsit. Būs pirmo reize. Jā. Pīpaceļ un pa stiprok. Jā. Ar itam daļam jū tā kā apmaidzi. Nā, pagaidām bez ūdeņa, jā. Un tad tev ir pedālis. Pedālis ir automātisks? Vai jo tur? Automātisks, jā. Tad mēs īstatāsim. Pagaidi. Tātad, tas būtu tā kā... Jā, tad tas būs tas otrums. Tātad ar pierksteņu pīveļts, lai te breivo vīta pazūt, tai porteigi tai pīlējumēji. Jā, apakšiņā. Un tad mitrinājam un soksim ar īcentrēšanu. Te mola pika ir jodaboj, lai bez staigošanas, lai būtu gluda. Un itamā breidī ir, kopiec it kā maza pikai, bet tie staigoja. Te ir jāsaprot, ka ir ideālīs centris, vēl tāda vertikāla, ja? I tev ir tikai jopīfiksē, jo viss, ko tu aizgrīvi, tev nok atpakaļ. I tev ir jāsaprot, kurš ir tas breiteņš, kur attīcīgi var... Mēs varam pīpaļēdzēt, varbūt arī drusku otrumu uzlikt. Jo īstenībā tas ir tāds pamats, jo tos masas vēlāk nozastosīs samārā vienēži. Jā, ir. Labi. Tātad nokamīs ir, kad mēs uzliksim šaidi un izpīsim tieši pa vidu. Jā, kristeniski, tā ir tieši pa vidu, drusku. Bet centrā. Acis varbūt domāju, ka staigoja, bet tā ir drūši. Lai nestaigoja. Un parasti pūdniekiem itamā breidī prosā, kā jūs jūtat, ka tie ir 5 mm, 7, ja?
itī pierksti porsvarā ir orpusī, un tāpēc, tad, kad spīši, tad jūtu starpeibu. Ja? Nu, un šobrīd tev dēļ nokamo sava pūdeņa ir jāizveidoja dibenteņš, jeb cik es būs plots. Un tu darās šaidi, kad itē rūka stovēs, un itē īlik 2 pierkstus, un nakai kačam, bet tai taišņi, un lāņiešam izvilkt, nu, vat apmēram deitai svītrai. Ja, rūki smitris visu laiku. Taišņi veda sevis jovalk, ja? Bet rūkis nastaigoja tu tai. Jo tagad soksīs te celšana, cilindra celšana uz augšu. Šitu dibenteņi mēs. Ja staigos grūši tev būs uzceļt. Jā. Nu, lūk. Un tagad tev būs uz augšu jopasceļ cilindreņš. Tas nozīmē, ka kreiso rūka būs iekšā un labo būs pierksteņš šaidi pretī un lāņiešam pa druskai ceļam uz augšu. Tātad vienā raizī mums nav josaspīši, ja? Lai vispirms sokumā izbrauc gan pa īkšu, gan pa oru, bet ar pierksteņš pret pierksteņi. Jo, ja būs daudz atbalsta punktu, tad ja, vienā raizī necenšamies visu. Ja, un ja ceļam, tad daceļam līdz augšai. Bet naporspīžot, ja? Nesteidzamies. Varbūt biškietiņi. Drusku piefiksēsim jau. Ja? Tātad no apakšas, jo te ir bīzokīs lāņiešam. Ja? Katrā vītā, lai jis apskrīntu riņķi. Un pabeidzam pie augšeņas. Ja? Vienkārši grivšok gan jau ir, jau parasti te izspieši. Tā. Nu, redz, šobrīd, kad ir uztaisāts cilindreņš, īstenībā ir tas breids, kad nu, tev ir jāsaprot par to formu. Jo, ja te būs bļūdeņa, nu, tad augšā ir jātaisa plota. Ja te būs vāzēta, tad ir jāuztaisa tā kā apaļumeņš, tu kakleņu, kā saka, ko mēs taisam? Ko? Vāzēti taisam. Tad tas nozīmē atkal, ka kreiso rūceņa būs iekšā, ja, labo būs norpusis, un ka atkal sokam no ļais, un ka tamā vietā, kur mēs gribam, tad ar kreiso mēs lāņiešam izspīžam. Kas? Nu, tu nezabēstīs, man arī naīt, bet pazaplesīs. Ja? Atkal lāņiešam, ja, nesteidzoties. Un jau palīk opoļoks. Uz ļaju nabraucam tikai uz augšu. Ja?
Ja? Un attiecīgi, ja gribīs šmaugoku, nu tad tu pierksteņi mēs tā kā dibinteņi tā kā īspīžam. Bet varam arī nespīst, arī tā ir ļoti labi. Tagad te būs vāzeite, tad mēs tu kakleņi spīsim cīt. I šobrīd pirms izimt ūdiņteņi, nu, mums ir nelieli palieglēceņkļi. Viens ir, teiksim, tāds taisnas mīteņš, ja, ar kuru mēs līku molu nūjimsim. Ja drēks pīpalēdziešu, ja, varbūt. Jo tī, kur pierksts nalēn, tī var izmantot kūceņi, i tu tā šmaugumu padarēt. Tā. Nu, un tev uzmanīgi no iekšas tas mitrums ir joizdaboja. Stingri turi, jo kādā breidī mēģinos paraut. Un izemam, izspīžam. Ja, lai sauss ir. Nu, un tagad ir tā, ka šaidi uzmanīgi paimsi un saspīsi kakleņi. Ja, bet no ārpuses jau samitrinoja darbeņi, lai sleid labi. Ja, šaidi. Tā kā jātev to tā. Cik tu gribi jau tu kakleņu šauru uztaisēt? Lai tev tie augšā namaisātu, pajam šādā te veidā pīturūt, grīž augšaņu. Tad pierksteņš viens augšā, un no apakšas tā kā dūma, ka tu dur cauri i pierkstā dur. Pīfiksēji. Līdz snūst. Un tu attīcēgi pīlēdzināji. Tā, kas vēl prosos? Pūdņīki, zināt visi, kas ir čimens? Kas ir čimens? Ķimeņa, da. Bet izrādos, ka gan pūdņīkam, gan arī bondaram, zināt, kas ir bondars? Mūciņīgs. Jā, ir viena detaļa, kura saucas čimens. Ja? Tātad bondaram mucā te ir te vīta, kur īlīk stīpu. Stīpu. Tī, kur metāla stīpa, tātad padziļinojums, kur īliek stīpu. Pūdņīkiem kojeņa, ko tagad Dains uztaisās, sauc par čimenu. Un ja ir ne tikai skaistuma funkcija, ka jai to pūdu padara tādu šauroku un elegantoku, bet jāmūt vārā, ka jai mola formu uztaisēs šaidu, tas nozīmē, ka es būs stabiloks uz kaut kādas virsmas stovot. Ja, un otrs, ka tad, kad pūdņīgs strodai, izsais čimena tur darbeņu un dažādā veidā našļauk. Ja. Līdz ar to jām ir gan praktiska, gan arī skaistuma nozīme. Tad šī gadījumā ar šo roku tu pīturiesi un ar šo daspīsi un lāņiešam bīdīsi un izveidosi čimenu. Pa formai pīlīts, ja? Jā, arī tu vinkoši pīturi drusētiņ, tu pūdeņi. I tai drusku pa spolvai jū lait. Ne tīši 90 grādus, bet pa spolvai, jā. Jā, tad, kad sazakrojas nūimsi, nūteiriesi. Atkal, tad, kad virpoji pats, eistaņaibā tu redzi pūdu šaidi ar skotu no augšas. Reta ir te raize un, teiksim, tī, kuri sieši molā, viņam ir lielokas privilēgijas, ja tu pūda formu redz. Tu arī vari piesaceltīs un paiet no molis pazavērtīs, kā izaver. Labi, ja? Tad
varbūt. Šiedi. Nu, uzliksim raksteņu arī, ja? Viens no senākiem ir virpes raksts, kad kustinājot, bet uz vītas kustinājot, ja, var panākt tātad dažādus, varbūt par otru kustīs, ja. Pagabišķi lānok nuslēdz varbūt. Nu, re. Tagad, kai svīsts ir jānogriež, tad šādā veidā, ja, kad tā ievelkot uz sevi. Jā, pīpoša. 1, 2 un jau nogrīsts. Velc. Jā, ļoti perfekti. Un liekam nost, un arī tam vītam porsvarā. Un atceramies pirmo ceļam no itos puses, kur nogrīzam. Jā, ar sausam rūkam. Jā, un vairāk pie apakšeņas. Nu, omats rūkā. Es saku, ņes plauktā. Jā, uzrakstās, noteikti uzrakstās. Nu, redz. Vot tāds tas spūdņīka amats. Līkam tad. Redzēji? Redzēju. Baidīs? Jā. Te ir tava mola pika. Te ir virpa, mēs uzliksim otrumu. Tātad siestīs jau šobrīd siestīs. Šobrīd uzsit tīši pa centru, tai pamatīgi. Tai jā, ar itam vīteņam apspaidi. Jā. Vīna rūceņa šaidi, vīna šaidi. Ne tikai zinosi, bet arī sajusi. Jo, tas stosts ir tāds, ka vienkārši, lai nebūtu disbalansa, pēc tam, kad tu virposi, vienā pusī to mola būs padaudz. Uzlic rūceņu. Itu šaidi un šit šaidi. Kad šaidi 2 pirksti un atkal ejam uz ļaju, bet tev ir jāsajūt tas breids, dibinteņam jāuztaisa, bļūdeņai jāuztaisa apmēram 7 mm centimetrs bīzums. Visas dubētis, kas būs, paliks. Ja, līdz ar to, ja gribi, var jūs izleidzinot. Kas? Nav caurs, man liekas, kas cauri. Nav. Tamā pusī viss notiek, ja? Ite ir rūceņi iekšā, pierksteņš pret pierksteņi. Ja? Atkal, lai ir ārti. Ja? Vīgļok, vienā vītā droši vari palikt. Lāņiešam un augšā arī nanūrauju, lai izīt. Labi, un tad te augšaņa tev tā kā sanok tāda, kā aizliegta būs, vai atvārta? Nā, tu vari aizīt, apsvērt, ka ir sona, kas tev ir sanocis. Nav. Tad, kā es saku, dūma būs tāda ar itu pīturi, var šaidi pīturēt. Un šeit, itas, kas ir, tā arī jopīlīgi. Un na 90, bet drusku pa spolvu tai palīcot, ja? Un spīdīgšā dibinteņā. Te doma šaidi. Jā, vispirms sots kustinot, tad daļic. Kustinai. Spīd uz ļaju i uz sonu, i velc. Velc. Redz, kā var polīcinoties, ka dibinteņš ir tuvāk. Tātad, jimsim kristā. Ot šaidi. Jā, un pie apakšeņas. Kā tik viņš ir aznokā, ja? Ai, kā kristē ir nūjāmet kristā. Nu, ko, Dagņai? Tava bļūdeņa. Paldies.
Pati taisieji. Nu, stosti, tikai bija. Nu, redz, tad līdz, kā es saku, līdz pie porējiem nokamgad kura nosīs šimā ceplī. Gudīgi! Pirmlasījums Paulāna ceplī. Jā. Cīši svarīgs dzējums mūsu laikus, visus laikus. Vasali. Vai jūs esat vasali? Vai taidi pa pusei? Pa traistelai kodai, pa gabaleņam, pa saulītei, pa smiršu grīvdeņam. Nāsit vasali? A kuros pusis jums nav? Vidspusis vai orpusis? Viersīnis vai zamuškis? Kreisos pusis vai labos pusis? A kurā pusī jums ir labā pusē? A vai jūsu labājai pusē visas puses ir labas? Vai tā ir puslēdz? Nā, puslēdz viss tik nalēdz. Ir jābūt vasalim, tad lēdz, I palēdz. Divs. Tā, es saku, uz kādam 8 baļam jau ir kā pieaugušo kategorijā. Pīsā turbūt pie formas. Labo, nu tā rūceņi, salīkam pirkstus. Ka ar pirkstu nebūs skortībā var mēģinot īgremdēt pirkstus īkšā. Ka lānā izjem, var dabūt to efektu. Var izjemt jāapsaskatīt. Nu ir kaut kāda kustība uz pareizo pusi. Var tā spīst dziļo, ka tik neizspīst cauri. Ka izspīst cauri ir variants uztaisīt svečturinīvā. I gremdējamies dziļok izļauju. Kļūdeņa ir namest rūkas nūst, izvilkt varā. Ķert var reiz, atlaist lānai. Tā kā papēra kugēti mēs bērnībā laidam. Tagad ite jau uz skortībā. Tu regulēsim pēc tam. Tagad vajag izdomot, ko mēs gribam. Tagad visiem traukiem pamatā ir šitāds. Pēc tam, kad gribam kaut kādu tipa vāzēti, mēs jau varam celt uz augšu. Vinkošākais, ko var iztaisīt, ir vinkošu bļūdeņi. Tad paņemt uz molam papļāst. Divas rūkas kaut kādā veidā kūpā sasaistūt. Jūs neesat sabojājuši, ja? Nav sabojāts nekā. Ir paņemts ar rūkam, tad vajag celt iz augšu. Nu, kad tie ir bļūdeņi būs, mēģinām lāņiņkā iz augšu. Tā, vinkošu abas rūkas, tā tik iz augšu cen. I lāņiņkā atlaižam. Te gribētu uz to augšu dabūt plonoku. Nu tā, molis pazaverūt, dibunā labi viss. Ar augšu vajag tik galā. Bišķiņ, var švammēti, tu izjiem tīkšaņu, būt arī to. Tā, var pats pasadarboties tā. Īlikt, lai sadzertu mitrumu, izcelt uz augšu. Dabūt tos, lai tie maļiņa tāda omuļēga ir. Var ar slapņu, ar pirkstam dapaļēdēt. Nu, katram savas metodis. Kaut kādā veidā nuglāstēt to augšaņu, lai es ir... Galvā tas ir mākslas darbs. Vēl pirmai. Jā, piebrautot šito savoktu apakšaņu. Te redzīs, ka es tā kā izsmārā. Šitas instrumentiņš man arī svešs. Nu būs labi šitā. Nu, būs, es domāju, ka... Ka lielim māksliniekam ir svarīgi laikus apsastoties, kamēr glezna nav sabūjota. Nu, cīši bļūdeņai leidzēks. Nekaidu osumu nav, nekur neko. Laba meistara rūko. Mums nav vajag neko. Skaidra forma, nekad nekam nav kaitējis. Vot es arī par to domāju, ka vajadzētu atpazīstamību. Mums kaut kam ir kaut kāds zīmulēts vai pildspalva vai kas, ja nekas nenotiks. Uz dubenteņa parakstēt. Tas būs dabas materiāli. Jā, man šodien nav laimīga rūka. Es laikam nugrīšu, lai nesarīgēt dzēvi parakstēt, pošam vajadzētu. Par to, ka tas ir autora darbs. Tā jums rūkos? Nu, ļoti cīši uzmanīgai, bet var. Es tā treņējos ar bārnam to darīt. Vorda, uzvorda pirmī burti, var pat godu uzrakstīt, ka ir lusti. Labi, 2000.